Man kā kvēlam parksēd fanam jāatrāda, ko es esmu iegādājies, atkal nopirku flex uz akumulātoru. Man visu laiku bija šitāds te, man it kā reti vajag, bet ir reizes, kad vienkārši vajag un viss. Šitāds te bija no kaut kāds sen atpakaļ Maksimā pirkts, tad viņam, protams, nobeidzās baterija. Bateriju dabūt pilnīgi loģiski nevarēja, tad es nopirku šitādu te līgstu priekš Makits baterijas, tā kā man oriģinālā Makits baterija nebija, tad es liku pārēju vēl no Makits uz parksēdu, var sakot, normāls tur tāds pīrāks. Bet viņš štruntīgs līdz ar to, ka viņam diezgan pie slodzes viņš slēdz ārā, tas man izbesīja. Un arī viņam apgriezieni samērā maz, līdz ar to tā ripa diezgan ātri pārvērš putekļos. Teiksim tā, kaut kādu naglu, kas tur lien ārā no siltumnīcas, nezinu, to var nofleksēt, bet kaut ko nopietnāk galīgi garām. Izlēmu paņemt šito. Es tur sapratu, viņiem miljonus variantu, laikam tiem flekšiem var atķir. Bet bija šitāds te tagad modelis, kas ir forši. Forši ir tas, ka te ir padomāts, ir iebūvēta šī te atslēga, teiksim, ir arī ātrā roku attaisāmā šī te ripas piespiedēja šaiba. Un ir tāda lieta, kas īstenībā, es domāju, ka ļoti, ļoti reti, kam ir regulējumi ātrumi, aķa fleksim. Un arī šķiet, ka pēc sajūtām, ka šitam ir lielāki tie apgriezieni, tuvāk jau 220 fleksim. Jo tam ir diezgan būtiski nozīme, jo, man liekas, tā ripa kaut kā pie lēniem apgriezieniem viņa ātrāk sadalās putekļos. Tas gan arī droši vien no ripas atkarīgs. Es viņu baigi lietoju, es tagad neesmu neko daudz nevaru pastāstīt. Bet, kas man likās dīvaini, kāpēc tas slēdzis ir šeit, jo labi, tā, ka viņš šitā lieto, tad ir ok, bet, ja es lietoju, tā kā ar labo roku, tad tam slēdzim loģiskāk būtu atrasties šeit. Šito gan es īsti neiebraucu. Labi, viņu var atstāt ieslēgt, ja viņš nav tā, ka visu laiku jātur. Bet, tik un tā liekas dīvaini, kāpēc tas slēdzis neatrodas šeit. Tas ir tāds viens mīnus, un otrs mīnus, tas tāds, ja viņi liek kastē, tad tā, ka tam aizsargam ir jāatrodas, šajā pozīcijā, viņš nevar būt sagriezts savādāk, kas man liekas arī galīgi garām. Bet īstenībā ir vēl viena būtiska lieta. Tas flex maksāja 50 eiro bez baterijas, un tad jautājums, vai kādam tirgu flexim ir 5 gadu garantija par tādu naudu? Es domāju, ka